Mani sauc Andris. Dzīvoju šeit Buratino teātrī, kurā ir izveidojusies studija. Šeit es nodarbojos ar skaņas ierakstiem, kā arī ar individuālām apmācībām. Pats esmu, protams, mūziķis. Spēlēju dažādas instrumentus, īsti nevienu līdz galam neprotu, bet spēlēju viņu, kā teiksim tā. Brīvajā laikā, pirms kādu laiku, vairāk nodarbojos ar riteņbraukšanu. Tagad gan mazāk. Komunālais dzīvoklis. Agrāk tās bija šausmas. Mūsdienās ir komūna, kurā cilvēki dzīvo labprātīgi, rada kopā un skaisti pavada laiku. Un te tāda ir Rīgas centrā. Tīri tā, ka pirms atnāk cilvēciņš, tas pamata instruments, ar kuru mums ir tā kā jārēķinās no pašas mazotnes, ir tas tavs dabas piešķirtais, māte un tēvs, ko tev ir. Radījuši ir ķermenis. Tev jāpaplaš bišķiņ kājas, jo viņi tev jāieliek šeit. Kāpēc? Redz, kā ir tevi klāt pie puncīša, tas ir tāpēc, lai tu jūti. Redz, kā viņš rezonē, tu jūti pie puncīša. Tas ir tas pats sākums, iemācīties, saprast, kā izveidot to simbiozi ar to savu ķermeni un ar šo instrumentu. Nu stāsti, kā tu nonāc šajā komūnā un kas ir šī telpa, kur mēs patreiz atrodamies? Šī telpa ir vieta, kur es esmu pavadījis savus 8 gadus, bet es pazinu šo vietu jau pirms tam vēl. Es vienkārši nedzīvoju tā, bet pazinu Kristapu. Mēs nebijām vēl tik labi draugi, bet paziņas, teiksim tā. Mums izbeidzās grupai studijas telpas, un mēs sākām meklēt. Mums apstājās arī grupas dzīve, un tad Kristaps piedāvāja, ka te ir vieta, kur viņš var nākt pretī mums dot iespēju pašiem ieguldīties, augt, attīstīties, un tā esmu te ienācis iekšā. Jā, spēlēju taustiņus. Šeit viss ir arī saistībā ar ierakstu studijas lietām, klausīšanos, mācīšanos, ģitāristu svētais stūrs. Mūsu grupas ģitāristi, tas viņa sakrālais tā kā stūrs, kur nedrīkst neviens aiztikt. Šis ir mans stūris. Tā ir mana ādera, es esmu šajā grupā galvenokārt kā basists. Un tā dzīvošana man ir ļoti vienkārši. Tā kā cilvēki, kas vairāk no skaņas akustikas kaut ko saprot, vai ne? Tepat ir Mārtiņa Beķerēja, pamanīja. Un viņi taisa tās olas, vai ne? Tur liek iekšā visur, kur var ielikt iekšā. Un tad viņi met ārā. Kāpēc tam es tā ārā? Viņš jau kā dēmfers ir ļoti brīnišķīgs, vai ne? Kā arī šie brīnišķīgie matrači, kas arī mums šeit, un tas paklājs ļoti nodara. Un tad redz, kur ir matrači, uz kuriem arī tad es, kad gribu, ka vajaga, izlieku, nolieku, izguļos, pieceļos un turpinu tālāk savu dzīves gaitu. Vai nav pārāk grūti atrasties vienā telpā, dzīvot, strādāt, būt kopā ar saviem draugiem, gulēt, apmācīt? Man stāsta, ka tā vajadzētu. Man cilvēki iemāc domāt, ka tā, bet vajag kaut kā savādāk, Un tam līdzīgi par to daudz esmu domājis. Es esmu veiksmīgi, pozitīvi, labi, veiksmīgi šķīries. Man ir 17-gadīgs bērns. Man ar bērnu māti ir brīnišķīgas attiecības, bet šis bija iemesls ar šīs šķiršanās iespējas, ka es nevaru īsti kaut kā savai dabai iet pretim, jo visi iet šķērsām. Ja sāk dzīvot to, kā man māca. Tā īsumā. Protams, ir brīžam, ka gribās iet ārā, prom, nav savas vietas, nav īsti sava stūra, visu laiku kāds trokšņo un tam līdzīgi. Gribu nolīst malā, tā ir daba. Tad es braucu prom. Es saprotu, kādēļ virtuvē ir nepabeigta apēsta pica, bet kāpēc virtuvē ir mikrofoni? Mikrofoni. Kā jau teicu, kad mēģinām augt un attīstīties plaši visādos jomās. Grupa ne tikai ir, kas spēlē savas partijas vai meklē koncerta vietas, platformas, bet mēs arī plaši gribam radīt viņus. Un pagājušo gadu mēs izmēģinājām izveidot festivālu Progauss Kaivē, Kaivas Muižu parkā, un sapratām to, ka esam spējīgi to darīt, un mums tas patīk. Un tādēļ mēs esam izdomājuši, kaut kā vajadzētu iet un uzrunāt to publiku. Doma ir ierakstīt tādus kā podkāstiņus par to, kas notiek mūzikā, reliģiski, politiski, ekonomiski, kopienas un vispārējais. Parunāties, kas šeit ir un kādas perspektīvas ir.
daram tā. Dzīvojot vienam vai mazā mājsaimniecībā nav īpaši izdevīgi pirkt lielos iepakojumus. Kā rezultātā, kā izrādās, šīs te mazās mājsaimniecības un cilvēki, kas dzīvo vienatnē, daudz vairāk saražo atkritumus. Un tas ir tiešām ļoti īpatnēji, jo šķiet jau, ka otrādi, jo vairāk cilvēki, jo vairāk atkritumu, bet tomēr tie dati rāda, ka tā gluži nav. Saka, lūdzu, vai jūs pievēršat lielu uzmanību šķirošanai šajā jūsu komunā, vai tas tā ne tik ļoti tiek darīts? Agrāk es tam nepievērsu uzmanību. Dzīvojot šajā vietā, kad man Kristaps nonāca lejā un pateica, tā, tagad mums būs mīskastes tādas. Es tā, tātad te būs jāšķiro. Labi, lai iet, kāpēc gan ne, vai ne? Tas nenotika tā. Tas notika ar laiku. Ja tu agrāk izēdi, pieņemsim, tunģu bundžiņu, tā mīskastē, tad tu tagad sāc mošku noskalot. Ja es to darītu, es gribētu laikam, ka viņš tur nesmīd. Labi. Zin kā, kaut kā tas aiziet tādā veidā. Jā. Mēs darām tā!